Nu, čau visiem! Čau, atkal tā jocīgā sajūta, ka esam divi tā. Jā, vai ne? Vismaz nebija tik traki jākārto māju. Tikai tā daļa, kas ir kadram. Jā, mums ir Peru vismaz atkal zem galda un mūsu trešais cilvēks, suns, ja cilvēks ir ar mums. Tad nav sajūta, ka ir pavisam savādi. Bet ir pienācis laiks mūsu iecerētajai epizodei divatā par kādu no tēmām, kuras mums rosās galvā, svārstībām kārtējām. Jā. Kā ir, Laura? Vai tu jūties pieaugusi? Jā, parunāsim par to pieaugšanu un ko vispār nozīmē būt pieaugušam. Jo mēs it kā esam tā paudze, kuru šobrīd skaitās tie pieaugušie cilvēki pasaulē. Jā. Tas darbspējīgais vecums, tas pieaugušais vecums. Un tā paudze, par ko mēs šoreiz runāsim un kurai mēs arī piedaram pēc visādām definīcijām, tad ir tie mileniāļi. Jā. Un kāpēc mēs arī gribējām šo tā kā pacelt un pašķetināt, ir tas, ka vismaz arī kā runā dati un runā citi apskatnieki, ka mileniāļi ir tā pirmā paudze cilvēces vēsturē, kura īsti nevar iet to pašu ceļu, ko ir gājuši viņu vecāki, un sasniegt tos pašus sasniegumus. Un īstenībā tas parādās visās dzīves jomās. Iziesim tam cauri. Bet jā, tu jau man uzdevi šo jautājumu, vai es jūtos pieaugusi, un es tev noteikti to arī gribēšu pajautāt pretī. Bet, ja tā jādomā, tad gan ir nācies savā draugu burbulī bieži vien dzirdēt to, ka mēs tā kā it kā darām visas tās pieaugušo lietas, bet joprojām ir sajūta, ka kaut ko līdz galam nesaprotam no tā visa un no tā 100% pieaugušo cilvēku sajūta. Protams, viņi ir kaut kādās dzīves situācijās, kurām mēs iziesim cauri, bet kopumā liekas, vai tiešām es, tad tagad esmu tas pieaugušais. Jā. Un bērni aug ar vien lielāku, un tu kā saproti, ka viņi jau drīz būs pieauguši, un tad tu pat tiešām it kā esi. Bet kas ir tās lietas, kas to nosaka? Jā. Tā teikt, es laikam atbildētu šo jautājumu tā, ka dažās dzīves situācijās esmu, dažās nē. Jā, jo es arī par šo tā kā domājot, man liekas tā kā funkcionāli un no malas, pieaugušais. Kur tomēr savu māju, savus dzīvoklis, tur 10-gadīgs bērns, laulība 10 ar astīti. Tas ir diezgan pieaugušas lietas. Bet tādā sajūta līmenī, man liekas, ak, Dievs. Tās reizes, kad tu uzvelc to blinku krekliņu, vai ne? Jā. Uzliec savu pamatskolas mūziku. Man liekas, dažreiz tik tālu no pieaugušā. Viens ir kaut kādi tie nostalģijas elementi, kuros var pagremdēties un atcerēties, kā tas ir joprojām sajūtās, bet arī tādi dzīves faktori, kā, darbs, dzīves vieta, tas it kā tas viss ir, bet tas pats darbs mums abām ir tāds, ka, mēs tad sēžam dienas vidū šeit. Jā. Un vai tas tā pieauguši cilvēki vispār drīz darīt? Visi tie aspekti mainīgie, kas ir mainījušies, varbūt atšķirībā no mūsu vecāku paaudzes un liekas kaut kādas neierastākas lietas, kur tu sev ik pa laikam pārvaicā, vai pieaugušais tā drīkst darīt. Un tieši vakardien arī satiku draudzeni no rīta. Mēs dzērām kafiju 9 no rīta kafejnīcā un pēc tam devāmies nelielā pastaigā un bija tāds, vai mums nebija jābūt kaut kur citur šajā brīdī? Un es laikam mēģinu to attaisnot to, jo, tas bija kaut kas, uz ko mēs abas esam tā kā gājuši, lai var tādu dzīvi sev veidot. Un it kā es strādāju, un strādāju toties sestdienā un svētdienā, bet vienalga tā sajūta, ka tu esi otrdienas rītā, it kā tāds bezdarbnieks vazājies apkārt, un nejūties tajā brīdī pieaudzis ar to. Jā, visāds bet tas ir tas šablons. Jā, tas ir tas šablons, pēc kā mums liekas, ka ir jāiet, vai tur kaut kas jābūvē. Mēs arī pavaicājām mūsu klausītājiem par to pieaugšanu, vai jūs jūtaties pieauguši vai nē. Un, kāds mums bija atbildes? Mums atbildes bija īstenībā 2 grāvjos. Jā. Vai nu jā, vai nu nē. Svārstība nav. Vai ne? Tas ir rīktīgs svārstības, ka nav tur kaut kas pa vidu, bet es nolasīšu vismaz dažas no tām.
Jā, piemēram, vai varam justies līdzīgi varbūt ar tām atbildēm? Jā, tieši tā. Kur mums ir atbilde, nē, jūtos, ka mana personība ir pārāk vāja šai sarežģītai, nežēlīgai pasaulē. Auč! Diezgan skarbi. Jā, tas tāds emocionāla atbilde. Jā. Es tieši arī par to domāju, ka pat ja it kā praktiskās tās lietas nosaka, ka tu esi pieaugušais, bet ja tu emocionāli jūties svārstīgi tajā dzīvē, tad varbūt tas ir tas, kāpēc tu nejūties līdz galam tā, ka tev visu laiku ir kaut kādi izaicinājumi, ar kuriem tu liekas, atkal nākamie, un kad tad būs tā miers un stabilitāte? Vai ne? Tad mums vēl ir atbilde, kas ir diezgan reicīga no mana vīra. Nejūtos un diez vai jebkad jutīšos. Pieauguši ir mani vecāki un viņi vienaudži. Vai tavuprāt, tavi vecāki ir pieauguši? Kaut kur jā un kaut kur nē. Kas ir tās lietas, kas mums liek domāt par to, ka viņi ir pieauguši? Zini, kā man liekas, ka tad, kad es biju jaunāka, man likās, ka, kad tie ir vecāki, viņi ir pieauguši. Un tad es palieku vecāka un es saprotu, ka viņi arī iet visam, kam cauri. Un nav jau tā, ka viņiem viss atbildes un viss ir kārtība. Kārtībā, vai ne? Kas vispār ir kārtība, bet ka tur arī ir tās svārstības, tas nezināmais un kaut kādas lietas, ko tu arī dari pēc kaut kāda šablona, kaut kas, ko tu nezini, kaut kas, ko tev vēl vecvecāki uzmauc virsū. Un vecvecāki, man liekas, ir vēl viena saruna. Un man ir ļoti spilgti, pirms gada nomira vecmāmiņa. Taču vēl ir tā pagrūti arī par to bez emocijām pateikt. Bet es atceros, mēs ik pa laikam tā kā sazvinamies un tā. Un mēs vienu brīvdienu rītu sazvinamies, un es ar viņu runājos, un es saku, labi, man jāiet ēst, Kristiāns uztaisīja brokastis. Un viņa tā, viņš taisa ēst? Es tā, ko? Viņa tā, Mārtiņš nereiz netaisīja ēst. Tā kā vectētiņš. Un tad, un ka tajā brīdī es ar tā bišķīt paliku uz pauzes un sapratu, ka mēs runājam, bet cik tā ir milzīga atšķirība tādā vispār dzīves uztveres attiecību formātā. Bet bišķīt nostaigājām. Rēcīgi. Es izlasīju to vīru komentāru, ka viņš nejūtas pieaudzis, un es domāju, vai tas ir tāpēc, ka viņam ir tāds atbalsts mājās kas viņam ļauj justies nepieaugušam, bet es jau pati nejūtos pieaugusi, tā kā visdrīzāk abi mēs tā maucam. Un tad vēl šajā frontē ir komentārs par to, ka mileniāļi nepieaug nekad. Jā, šis ir kaut kāds tāds vai nu mīts, vai nu patiesība. Varbūt to noskaidrosim šīs epizodes laikā, ka mileniāļi ir tā paudze, kas nepieaug, jo tīri statistiski mazāk bērnu, vēlākas laulības. Mazāk iegādājas nekustamos īpašumus, visas šīs lietas, un turklāt arī likumiski, jo šogad Latvijā arī tika pacelts šī jaunieša definīcija. Jā, tas. Jā, ja mēs agrāk definējām, ka jaunietis ir līdz 25 gadiem, tad ar šo gadu jaunietis ir līdz 30 gadiem. Tā kā apsveic visus tos, kas tika atpakaļ iecelt jauniešu kārtā. Diemžēl mēs tomēr vairs ne. Nope. Bet tas, kā tās paaudzes vispār tiek nodalīts, tas, protams, arī ir ļoti tāds svārstīgs jautājums šobrīd, jo, it kā pēc definīcijas, mēs mileniāļi mums ir no 80. vai kura gada? Jā, man liekas, arī kā kurā reģionā viņi bišķīt vairāk skatās, jo būtībā tās paaudzes, kā viņas dala, un kāpēc arī tās paaudzes, ja mēs skatāmies, piemēram, tur boomeri, Gen X, mileniāļi, kāpēc, un tagad alfa, beta, kāpēc tie laiki, ko mēs definējam par konkrētu paudzi, paliek īsāki, ir tas, ka parasti to nosaka kaut kāds liels vēsturisks notikums. Jā. Piemēram, arī tā kā Covid pandēmija, visi, kas sāk dzimt pēc pandēmijas, ir jau cita paudze, koroniāls. Un, piemēram, arī es pat pieļauju, mums bērni ir alfas. Es pat vairs nezinu, jo tās, lūk, te ir tā lieta, ka šķiet, ka paudzē vajadzētu būt it kā kaut kādam tādam lielākam blokam, es nezinu, 20 gadu ietvaros vismaz, bet tagad šķiet, ka
Ik pēc 5 gadiem ir jauna paudze, jo viss tik ļoti mainās un pasaule ir tik strauja, ka, ja vispār ir vajadzīgs kaut kāds dalījums, tad viņš kļūst arvien tāds detalizētāks. Nav vairs tikai lielie minēļi un būmeri. Jā. Un tālāk jau ir tiešām. Un tad ir Gen Z, Gen Alpha un tos pēc koronas bērnus arī izšķir. Jā, tas jau būs pilnīgi kaut kas cits. Pilnīgi cits. Kas mums vēl bija atbildēs? Tā, un tad mums ir atbildes, kas atkal ir otrā pusē, kas ir, piemēram, Santa, kur bija pie mums arī ciemos, Santa Biezā. Jā, jo esmu savas dzīves vadītāja beņķī, nevis ar mani notiek lietas. Tāda kaut kāda kontrolas sajūta signalizē par to, ka tu esi pieaudzis. Vai arī te iezīmēs konkrēts notikums. Jūtos, jo esmu kļuvusi par vecāku. Jā, tie notikumi varētu būt kaut kas liek sajusties vai pieaugušākam. Tas var būt kaut kādas krīzes droši vien arī dzīvē. Vai vecāku zaudējums, es domāju, noteikti arī. Ir kur arī bērni ienākšana, tas jau viss ir arī tāds ļoti... kaut kādā ziņā primal un kaut kādā ziņā tāds, tas jau arī iezīmē tādu paudzi vai posmu. Vai, tas iezīmē, pamatīgi. Vai kaut kāda lielāka dzīves izaicinājuma, arī veselības problēmas vai kaut kas tāds. Vai arī, kā Liena raksta, tieku galā ar dažādām situācijām. Tas arī ir, tāds, nevis kaut kas mantisks, bet tāds tīri... Tā sajūta, ka tu esi atbildīgs par to savu dzīvi un saviem lēmumiem. Un tur atkal ir kontrole, ko arī min Santa. Ka ir un tā sajūta, nemin tavs vīrs. bet zin kā, es arī, piemēram, es lasīju Lienas komentāru, un es arī Lienu pazīstu, viņa superīgi. Un es domāju par to, ka bet es arī kā pusaudzis ar šo to tiku galā. Tāpēc man, es saprotu, ko viņi raksta, un tas ir pilnīgi validi, bet es... Tā kā reflektējot pret sevi, man tas nav arguments. Tev bija vienkārši cita pienākuma tajā laikā, mācīties, vai pagatavot ēst kaut ko varbūt pašam, un tad tu arī varbūt jūties pat pieaugušāks reizēm. Vai arī tāpat attiecības jau ir arī šajā posmā visādas, gan draudzības, gan citādākas. Un tad mums vēl ir komentārs, to sapratu, kad sāku maksāt pirmo īri pati 20+ gados, un kad viena audzināja meitu. Tātad atkal tāda lielāka dzīves notikumi un tāds... Kur tu nevari no tās atbildības īsti aiziet prom. Un tad ir jautājums, vai tā pieaugušā sajūta tev atnāk pašam, vai tā atnāk caur kaut kādiem apstākļiem. Kur tev ir kaut kādā vienā brīdī jāsāk darīt tās pieaugušā cilvēka lietas. Šis ir tiešām svārstīgs jautājums, ko mēs paši sev esam šodien uzdevušas. Jo tiešām, liekas, gribētos atdalīt tās materiālās lietas no tām sajūtām, kas ir tevī. Un laikam, ka šī ir varbūt tāda atšķirība starp paudzēm, man gribētos domāt, ka mums to pieaugšanu tik ļoti vairs nenosaka tas materiālais, tā nauda, ko tu nopelni, vai tā māja, ko tu nopērc. Tas ir kaut kas skaitās tā kā, it kā, vismaz mūsu vecāku paudzē, kā kaut kāds sasniegums. Noteikti arī cilvēkiem mūsu paudzē. Mēs nevaram vispārināt un runāt par visiem. Bet arī es esmu diezgan daudz pēdējā laikā tieši runājusi ar cilvēkiem, īpaši vīriešiem, kuri ir mēģinājuši darīt visas šīs lietas pēc savu vecāku rokas grāmatas vai viņu kaut kāda... novērotā dzīves scenārija, kā vajadzētu darīt, kā ir darījis paraugs viņu dzīvēs, apprecējušies, gājuši pa karjeras kāpnēm uz augšu, un šobrīd tādā briedumā sapratuši tajā pieaugušā cilvēka vecumā, bet kāpēc es nejūtos laimīgs ar to visu? Jo es taču visu esmu izdarījis pareizi. Bet kāpēc nav tā laimes sajūta? Un notiek tā atklāsme, ka it kā tās pareizās lietas, tās pieaugušā cilvēka lietas, nav tās, kas tev garantē
pieaugušu cilvēku laimi. Jā, vai arī tu tādu stāstījumus atcerējos, bet tas bija pirms jau kaut kādu laiku, kādu pusotru gadu. Es runāju ar vienu savu draugu, un viņš saka, jā, man jau bērni paliek tādi lielāki un pastāvīgāki, un tagad es varu sākt dzīvot sev. Man liekas, tā kā, fuck, tā kā, jo, tev ir tuvojas 40, vai ne? Un tagad es varu sākt dzīvot sev. Un tas arī ir tieši tas stāsts, kur ir tā čekliste, kurai ir jāiziet cauri, un tad iespējams, kur mēs saliekam visus tos ķeksīšus, izdaram visu, kas bija jāizdara, un pēc iespējas ātrāk, un tad atnāk kaut kāda sajūta, ka es tagad varu dzīvot sev. Jā, redz, laikam te ir tā paudžu maiņa, ka iespējams mēs esam tie cilvēki, kuri grib dzīvot sev jau, visu dzīvi, nevis tikai tad, kad bērni būs izauguši vai kad tam būs laiks. Jā. Un te ir tas kaut kāds izaicinājums, jo, protams, ka mums gribās arī labu darbu un labi nopelnīt un visu, un arī varbūt veidot attiecības, un kuram gribas bērns, kuram nē, bet, tā kā kopumā jā. Bet kā tad to apvienot ar to sajūtu, ka es dzīvoju savu dzīvi un baudu viņu, nevis tikai tiecos pēc tām lietām? Jā, un viss vispār ir iespējams. Jā, un tāpēc arī mums pārmet, tie jociņi visi par sojas latas dzērājiem, un ka mēs varam atļauties tikai kafiju un nevaram atļauties dzīves vietu. Tas ir kaut kas, ko varbūt tā paudze pirms mums tā kā varbūt apskauž vai nesaprot. Un te ir arī jautājums, ko es Threads platformā vaicāju cilvēkiem, domājot par šo tēmu, jo, skaidrs, mēs esam dzirdējuši pārmetumus mileniāļiem no boomeru puses, kā piemēram, sojas Latvijas jau minēja, kas ir vēl tāds, ko parasti tās tēmas, kuras varbūt... Tur ir kurā laukā, jo, piemēram, tāpat arī kaut kāda darba ētika vai, tā pati lēkāšana starp darba vietām, lojalitātes trūkums. Man liekas, ka katrā kaut kādā no šiem dzīves laukiem tās vecākās paudzes atrod kaut ko pārmest, iepilināt vai, tā kā izcelt, ka tas nav darīts kā iepriekš. Jo, piemēram, es arī, tā kā ejot prom no šī stabilā darba, bet kā, ko tu dari? Tu zaudē stabilitāti un tu neesi lojāls kaut kādam uzņēmumam vai karjeras ceļam un tas taču ir pilnīgs hauss, ko tu dari. Un tā šāds pārmetums, nezinu, kaut kāda refleksija var atrast visās dzīves jaukās, vai jomās, vai arī tāpat bērnu audzināšana. Tur taču arī miljonus visādas lietas. Jā. Ko tu ņemās, ko tur vispār nevajag turēt rokās, un tā kā katrā dzīves jomā kaut ko var atrast. Bet tāpēc es uzdevu pretjautājumu, varbūt ir kaut kādas labās lietas, ko paudze, mūsu vecāku paudze redz mūsu dzīvēs, kas mums, kas mūsos ir, mūsu paudzei uzsakāms kā labāks kaut kas. Jā. Kādas bija atbildes? Tev tur diezgan daudz, kas iekrita, bet kas man liekas smieklīgākais atbildi, kurai ir visvairāk tie laiki saspiesti, 69, ir pozitīvs komentārs par mani, no manu vecāku paudzes cilvēkiem par to, kā es dzīvoju. Have you met one of them? Bet nē, atbildi ir nē. Protams, ka nē. Vai tu esi dzirdējis kaut ko labu par to, kā tu veido savu dzīvi no vecākiem vai vecākiem kolēģiem kaut vai no saviem vecākiem daudz, jā. Jā, es arī teiktu, ka kaut kā viņiem arī ar laiku viņi to saka vairāk, un viņi, varbūt paši arī tā, saprot, ka ir forši tomēr izrādīt kaut kādas jūtas un emocijas, jo man bija, Dievs, tik reicīgs stāsts par manu tēvu, kurš ir, klasiskais, tā kā padomju laika, ja tā var teikt, produkts vai ne, un ar saviem daudz dažādiem izaicinājumiem dzīvē, un es pat nesaprotu pusi no tā viņa backgrounda, kas ir bijis, bet es esmu stāvoklī,
un es aizēju pie viņas siltumnīcu, kur viņš ņemās saviem tomātiņiem, lai es viņiem to pateiktu. Un es viņam pasaku, hei, tu būsi vectētiņš. Un viņš tā kā pagriež man muguru un tā kā zero. Un es vienkārši stāvu tajā dobē, un man tāds, kas tikko kā notika, es tā, Aivar, tā kā tēti klau. Un viņš pagriežas, un viņam ir slapjas acis, un viņš saka, ka viņš ir ļoti priecīgs. Jā. Un tajā brīdī man bija tāds, kur ir tas, kaut kāds tas gan tā paudze, gan tās paudzes vīrieši, gan viss tas, ka viņā ir tās emocijas, bet nevienmēr, viņi māk viņas tā, arī izlikt uz āru vai nodot citiem. Jā. Un it īpaši tas ir par tām labām lietām, kas ir diezgan, traki kaut kādā ziņā, bet vismaz personīgi es saviem vecākiem novēroju, ka viņi patiešām pie tā piestrādā, lai viņi to arī pateiktu, lai viņi to pateiktu arī savam mazbērnam, kas man ir tāda ļoti, ļoti silta. Bet, ja es skatos tā plašāk, manuprāt, tas, kas maniem vecākiem parādās, ka viņi man uzticās un viņi saprot, viņi tā kā, es pieļauju, ka viņi apšauba daudzas manas izvēles, bet viņi tā kā uztver mani kā pieaugušo, un viņi uzticās tam, un pēc tam, kad kaut kas, ko es izdaru, izvēršas labi, tad viņi mēdz arī uzslavēt. Kāda tev ir refleksija ar šo? Es tagad klausījos tavu atbildi un arī domāju par to, ka man ir sajūta, ka tas ir viena no lielākajām pārmaiņām vai svārstībām, ar ko mūsu paudze tātad tā kā cīnās vai mēģina mainīt, tā ir tā emocionālā inteliģence, jeb runāšana par emocijām, jo mēs esam uzaudzināti pārsvarā tā ar mācīt tās noliegt vai neizrādīt, vai paklusēt, vai neraudāt, vai viss tas, kas ir bijis, es domāju, vienam mileniālim bērnībā, ko tu tur raudi, ko tu čīksti, vai ko tu raudi kā meitene. Viss tas, un tas ir tas, ko mēs mainām caur saviem bērniem, un esam spiesti tātad mainīt arī sevi, jo kā tad mēs to viņiem iemācīsim, ja mēs to nedarīsim paši. Un tas noteikti ir tāds lielākais, man liekas, šīs paudzes tāds uzdevums kaut kādā ziņā, mācīties pieņemt visas emocijas un neslēpt tās. Un ka nav tādas labās un sliktās. Jā, ir vienkārši emocijas. Jā. Un viss tas ir kaut kāds varbūt arī, kur varbūt tā ir tā lieta, kur es jūtos pieaugušāka varbūt par saviem vecākiem. Jā, šis ir... jo man ir daudz dzīves jomas, kurās joprojām nav sakārtots līdz galam, un es domāju, ka pats... Man jau ir 36 gadi, un es joprojām tur, es nezinu, man nav autovadītāja tiesības, piemēram. Bet reāli nejūtu vajadzību, bet tikai tā cita tēma. Bet, piemēram. Jā. Un kaut kādas tādas, dažreiz kaut kāds finanšu stress, kad ir vai kaut kas tāds, un tad es riktīgi nejūtos pieaugusi. Jā. Bet, eju uz to, lai justos. Bet tīri tiešām emocionāli es jūtos pieaugušāka par saviem vecākiem, jo es nebaidos pateikt kaut kādus vārdus vai sajūtas skaļi. To pašu es tev mīlu bērniem, kas nav dzirdēts baigi bērnībā. Jā, un tā ir tā pieaugšanas sajūta, kas redz nav tās mantiskās vērtības. Un kura tad beigās ir tā svarīgākā, es nezinu, kura dzīves joma. Bet tas noteikti atšķirās, jā. Tas, ka tu spēji uzņemties atbildību par savām emocijām un arī kaut kādiem lēmumiem attiecīgi neciest darbā vai darba vidē, vai neciest attiecībās, ja tu nejūties tajās ērti. Tas ir viss tas, ko, man liekas, mileniāļi maina šajā pasaulē kaut kā caur sevi, caur saviem izaicinājumiem. Es vēl pavilkšu atpakaļ, tu minēji, ka tā kā tu ej uz to, lai tur sakārtot un būtu pieaugušāk. Tu gribi būt pieaugusi? Jā, es tā kā jau esmu, jā. Zigā,
Es jūtos pieaugusi tajā brīdī, kad man jāiet uz vecāku sapulci. jo es vienkārši ļoti labi atceros tos brīžus, kad mana māma gāja uz sapulcēm. Un tas likās kaut kāds tāds pieaugušie nāk uz skolu, uz to mūsu bērnu pasauli, kur mēs tikai dzīvojamies. Un tad, kad man ir jāiet uz skolu, tad man sāk pielikt. Vai tad, kad es savu bērnu aizvedu, pieņemsim, 1. septembrī uz skolu, tie ir tie brīži, kad es jūtos tā kā, es esmu vecāks, actually. Es esmu kopā ar citiem pieaugušiem, kuriem ir bērni. Un man tagad ir jānolem kaut kādas tās viņa nākotnes, nezinu, skolas lietas, kaut kādas tādas. Un tad ir tāds, wow, respekt, es esmu pieaugušais. Es taisu savam bērnam lunchboxu. Tikai kaut kādas tādas. Bet vai es gribu būt pieaugušais? Ir kaut kādas lietas, kur man gribētos paņemt no tās boomeru paudzes. Un, protams, arī nevaram visus vispārināt, jo cilvēki ir dažādi visās paudzēs, un lūdzu, to mēs varam atgādināt ik pa laikam. Bet tīri tāds, ka man ir sajūta, ka viņiem ir tāds, toču un stabila dzīvesvieta, pilnīgi noteikti tur mašīna vai iekrājumi, kaut kādi tādi ilgtermiņa plāni ceļojumiem, nevis pēdējā brīža. Kaut kāda tāda liekas, ir tāda stabilitāte lielāka tajā ziņā, kuru es gribētu, lai man arī ir. Bet, nav līdz galam man vēl. Baigi interesanti, jo es kā saprotu, ka es no tās pieaugušās sajūtas jūtu mūku kā no uguns. Man kā tieši gribās visur saglabāt kaut kādu bērnišķīgumu un īpaši kaut kādā darba laukā, jo man sanāk tik daudz strādāt ar C-level vadītājiem, tur strateģiskie mītiņi, viss šitais fucking hell, cik tas ir nopietni, tā kā saņemās cilvēki. Tā kā tas nav nekas tik tur smagnējs un traks un tā kā, bišķīt pakāpjamies paši atpakaļ. Un arī kaut kādās citās lietās, es nezinu, man liekas, mēs paši bišķīt aizmirstam spēlēties, daudzīties, darīt lietas vienkārši prieka pēc. Nē, tam es tev pilnībā piekrītu. Tas, ka, man liekas, tās pieaugušais, tas ir kaut kāds tāds milzīgs rāmis, varbūt, kur tu jūties droši, bet tu iekšā var spēlēties. Un varbūt, tas rāmis ir tur kaut kādas tiešām tādas dzīves pamatlietas, ka, protams, ka tev ir jāpelna naudu, lai tu varētu paēst, lai tu varētu dzīvot. Un tas, ka tam vajadzētu būt stabilam, un tad iekšā tu tur vari rotaļāties un izpausties un noteikti nepazaudēt to dzīves prieku un bērnišķīgumu arī visās tajās lietās un tiešām nepāvērst to pārāk nopietni, ka tu tikai ej uz to, ka, nezinu, tev ir kaut kāds, tas pats iekrājuma mērķis, ka tu vispār ej tikai uz to un vispār neizbaudi vairs to dzīvi, kas tev ir tajā brīdī, vai atliec visus ceļojumus tāpēc, vai nepēc sev vispār neko. To pašu kafejnīcā nekad nedzer. Okay, tas ir atkarīgs no tām lietām, kas tev patīk. Bet, es nemāku tā atlikt visus dzīves priekšu, lai tikai iet uz to vienu kaut kā. Nē. Manuprāt, tā jēga jau ir tāda, lai mēs izbaudam to dienu parasto, nevis kaut kādu nākotni. Bet un rekur arī, rekur tēt runājot, mums kaut kas sāk kristalizēties, ir tas praktiskais un ir tas emocionālais. Un viņi nevienmēr, viņos ir atšķirība. Tāds patiešām ir. Noteikti. Un tu vari būt pieaudzis, bet tev tīri materiālās vērtības jau ir arī ļoti dažādas. Vienam pietiek ar dzīvi, nezinu, kemperī, un otram vajag to lielo māju mārpē. Jā. Bet tu pieauguši cilvēki varbūt abi. Jā, tieši tā. Tieši tā. Kas mums vēl bija atbildēs? Atbildēs vēl tad otra populārākā atbilde, jo man viņa vienkārši tā rādās, bet man liekas forši, jo tas parāda katrs tas laika klikšķis parāda, ka šis man norezonēja. Tad otra populārākā atbilde ir kā labāku nekad.
Kā apskauž noteikti. Bet arī tas vienmēr pasniegts ar negatīvu vai pat nosodošu piegaršu. Tipiski, man liekas, mūsu. Jā. Vismaz man arī vecāku paudzei. Rekord arī kā piemēri minēti. Kaut man būtu bijusi tāda iespēja, tev paveicies, es jau tā nevarētu. It kā manas veiktās izvēles būtu veiksme vai apstākļu sakritība, nevis apzināts darbs un lēmumi. Izlasīju jautājumu un saskumu. Nekad no šādas puses nebija par to domājusi. Nu, jā, šis arī ļoti lielā mērā trāpa sajūtiņās, vai ne? Jā, šis ir kaut kas tāds, ko, jā, es nezinu, kāpēc ir laikam grūti pateikt, varbūt tai paudzē pirms mums, ka tu redzi, ka kādam kaut kas izdodas, tu caur to negatīvo to izsaki kaut kā nevis paslavē, bet es atkal nesaku par visiem cilvēkiem, bet ir nācies saskarties ar to tādu tā kā vīpsnāšanu, kad tu jau tur tos savus podkastus ieraksti, pieņemsim, jā. Un tā kā, it kā tas cilvēks neko sliktu par to nesaka, un pat varbūt viņam ir tas interesē, un viņš klausās, bet kaut kāds tāds, tā kā ar tādu, kas tad tā var darīt, apmēram? Jā. Ko par to domāt? Man arī ir bijis, ka man saka, tev jau paveicies ar vīru, tev jau paveicies ar bērnu. Jā, jo viņi vienkārši mētājās uz ielas, un es paņēmu pirmo, kas nāca pretī. Tas arī, tā ir diezgan apzināta izvēle, un arī bērns, jā, protams, viņi man piedzima tādu, kādu viņi piedzima, bet, tā vide, kādu veido, tas nav kaut kas, kas paveicas. Kas ir tas, kas paveicas? Protams, ka var, piemēram, darbā kaut kāda iespēja var parādīties. Ka tev paveicas. Tāpat laikā, protams, ka arī tam tu esi līdzis kaut kādu pamatu un iespējas piedāvāt tiem, kuri tā kā ir ielikuši pamatu. Es nezinu, man laikam ir paveicies ar to, ka es joprojām esmu dzīva. Tā kā, ja mēs tā skatāmies, jo, man, Dievs, es gandrīz pakārusies, un man bija 8 smadzeņu satricinājumi, un tā kā, it's wild. Lēnāk. Tāpēc... gan. Jā, tāpēc, rekur par tādu veiksmi runājot, tad, visdrīzāk tas, ka es fiziski šeit joprojām atrodos, tā gan varētu būt veiksme. Nē, redz, te ir arī tā lielā atšķirība starp mūsu bērnību un mūsu bērnu bērnību, jo mūsu bērnības pusauģa laikā parādījās internets mums pieejams. Pirms tam tā bērnība bija wild, un mēs esam arī tā jocīgā paudze, kas ir uzaugusi sākotnēji bez sociālajiem tīkliem, bez salīdzināšanās tādā veidā, bet tad vienā brīdī mums bija iespēja Ienāca internets. Un neviens jau tur nemācēja uzvesties īsti. Jā. Mēs esam teorētiski tie, kuri tos noteikumus var sāka veidot. Tieši tā. Un te ir bieži vien tās man Instagram rīliņus rāda, kā uzvedās šobrīd 16 gadnieki, 15 gadnieki taisot tās mačas video un ko. Jā. Un kā mēs publicējām tās pārtība bildes draugiem LV, mētājoties par Rīgas klubiem kaut kur. Pilnībā bez filtra no digitālā fotoaparāta, vienkārši 100 bildes no viena vakara. Daži tur apvēmušies, daži aizmigušies seju kaut kādā glāzē. Un, kad tas internets bija arī tik wild, bērnība bija wild, jo mēs vienkārši vazājāmies pa pagalmiem, Rīgā, vai Siguldā, vai kurš. Un tas bija wild internetā. Bija pilnīgi wild. Jo es atceros, kā mēs gatavojamies arī šim podkāstam, un mēs īstenībā par to vēl neesam tā kā runājuši, bet mums tā visa vizuālā identitāte balstās zilumos, sasitumos un šādās lietās, kas ir un kas visu to pieredzi īstenībā padara labāk. Un tad es tieši atradu, es nezinu, es to sūtīju vai nesūtīju, bet es biju kaut kādā, nezinu, kurā tur Instagram sākuma gadā ielikusi Instagramā bildi ar savu dibenu, kas ir viss vienos zilumos. Un es domāju, Dievs, es tagad to nevarētu ielikt, bet tad man bija 12 sekotāji, kas visi bija draugi, un tā kā, raicīgākā lieta ever. Un tas ir tik ļoti mainījies. Jā, tie noteikumi. Oh my God. Reicīgi. Bet labi, lecam atpakaļ. 3. populārākais komentārs.
Es ne tikai nesteidzos ar bērniem, bet šķiet esmu vienīgā no skolas laika vienaudzēm, kurai nav bērni. Un tamdēļ man ir pavisam citādāks dzīves stils, daudz brīva laika gleznošanai, suņu un kaķu kopībai, tamborēšanai un tā tālāk, par kuru es bieži saņemu pozitīvus komentārus. Forši! Jā, bērnu tēma noteikti ir arī tāda lielāko... Es zinu, man iepriekšējā darba vietā arī bieži, man ir bērni, bet ir nācies dzirdēt, ka, kāpēc tik ilgi gaida tos bērnus radīt, un tā kā, kur ir problēma, bet jā, es arī redzu to, varbūt bišķi jaunākos cilvēkos par sevi, ka tā plānošana bērniem ir daudz, daudz lielāka nekā tā bija, nezinu, man, jo, viņi bija diezgan... Es nezinu vispār, kas var skaitās agri vai vēlu, bet 24 gados man piedzima pirmais bērns. Tagad jau tas ir teenage pregnancy bez maz vai? Apmēram, jā. Bet es redzu, kā tas pa šiem pašiem 10 gadiem ir ļoti pamainījies no cilvēkiem līdzās, ka tā bērnu plānošana ir, tas ir kaut kas daudz, tu tam pieeja, ne tu, ir cilvēki, kas tam tiešām pieiet ļoti atbildīgi, ļoti nopietni, varbūt beigās tik ļoti, ka nobīstās pat no tās bērnu radīšanas. Jā, un tur ir tāds smagnējums lielāks. Jā. Jo, laikam, ir gribās to lielo stabilitātes, to pieaugušā cilvēka sajūtu, kad tu esi gatavs tad tos bērnus radīt. Tas, protams, ir ļoti individuāls jautājums, es domāju, tur... Absolūti. Bet, kas ir ļoti interesanti, ka arī pamainās tie argumenti, jo jau sāk parādīties arī tādi argumenti, bet īstenībā tas dabai un ilgtspējai nav ļoti labi. Arī tas ir vai es vispār varu kādu tā kā without consent, jeb bez viņa piekrišanas ievest šajā pasaulē. Un šajā pasaulē, kur ir tur karš un kur ir Trumps un par šo, varbūt tas nav gluži mileniāļiem vēl tāds arguments, bet noteiktai paudzē, kas ir aiz mums, tur gan ir nācies tiešām bieži dzirdēt šo atbildi, ka nē, es negribu bērnus, jo šajā pasaulē es neredzu, ka vajadzētu kādam vēl dzīvot, jo viņi ir, svārstīgi ļoti. Svārstīgi, un, protams, ka to arī riktīgi redz datos, ir dzimstības lejupslīde. Kur pieņemsim, paskatoties 2024. gadā, īstenībā piedzimuši tikai 12 521 bērns. Un tas ir par 13,2% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tātad par vienu gadu tāda starpība. Jā, viena gada laikā, ja tie ir 13%, tas ir ļoti, ļoti daudz, un skaidrs, ka par šo mēs dzirdam daudz. Jā, viens, es zinu, to redzēt statistikā, bet arī realitātē, piemēram, tad, kad manie bērni bija mazāki un viņiem vajadzēja bērnu dārzu, tad bija tās rindu jautājums ļoti aktuāls bērnu dārzos. Un, teiksim, tepat Meža parkā tajā bērndārzā bija, man vecākais tika no 5 gadiem. Ātrāk nevarēja. Jā. Tad beidzot vienkārši bija jāņem, jo 5 gadi. Jā, obligāti. Jā, un tagad es atceros, ka mazajiem bija izlaidums, un viņi teica, ka, tagad mums vajag bērnus, jā. Aha, tad tas viss ir jāaizpild. Jā. Un zini, kas vēl ir arī interesants cipars, ka mainās arī, liekas, mēs to arī paši izjūtam savā, un tas arī, ko tu stāstīji par to, ka vai es esmu jauna vai tā kā, jauna vai veca māmiņa, tad arī tas mātes vidējais vecums mainās, piedzimstot pirmajam bērnam. Tajā pašā 2004. gadā tas bija 28,1, kas ir, tā kā, man arī piedzima 27, bet, ja mēs paskatāmies 10 gadus, tā kā pirms 10 gadiem, tad 2014. gadā tas bija 26 gadi. Redzi, jā, tā ir. Un tas ir īstenībā milzīga starpība, jo tas laika nogrieznis jau nav arī tik liels. Jā. Vai tu jūties pieaugusi tad, kad tev piedzima meita? Nē, vispār nē. Vispār nē. Es atceros to pēcpusdienu, kad viņi piedzima un kad es nevarēju aizmigt un es vazājos pa to Siguldas slimnīcu vienkārši kaut kādā tādā hajā, un es domāju, ak, Dievs, kas vispār notiek? Ko es esmu izdarījis? Kas es tagad esmu? Mamma!
Jā, bet, zin kā, tāpat laikā arī tam nāca līdzi viss kaut kas, tāds, piemēram, viņai bija kaut kāds 2 nedēļas, mēs jau bijām labietī. Mēs to viņas pirmo vasaru nodzīvojām pa festivāliem. Tā kā tagad atkal, zinot sevi tagad, tos 10 gadus vēlāk, Dievs, es taču neņemtos un neietu ne uz kādiem tur draugu pasākumiem vai festivāliem ar zīdaini. Jā, vai ne? Tā kā, bet, kā jau visam savu plusu, savu mīnusu. Prāts, jā. Caur bērniem jau droši vien, ka mēs arī kaut kādā veidā bijām vai esam spiestas joprojām pieaugt. Pats kaut ko gribēju baigt teikt par šo tēmu. Tagad aizmirsu. Bet kā tu pati jūties, kad tev piedzima pirmais puika? Jā, es taču nebiju pieaugusi. Es biju pilnībā pārliecināta, ka es esmu gatava būt pieaugusi. Acīm redzot, uzņemties atbildību par vēl kādu. Bet tagad tā, atskatoties, es biju tāds bēpis. Man 24 gadi bija, es biju apprecējusies tikko, un tad bērns. Un tad man liekas, tas mazo bērnu virpulis vienkārši paiet kaut kā, pa kuru tu mēģini izdzīvot. Jā. Un tad atskatoties atpakaļ, tu saproti, vēl bija ļoti naiva, ļoti nenobriedis tāds prāts, un tīri emocionāls nebija droši vien vēl tā pieaugusi. Bet, lai gan tieši tie praktiskie apstākļi lika domāt, ka tā kā esmu, jo ir tās, ir kur dzīvot, ir ko ēst, studijas pabeigtas, kāds darbiņš ir pastrādāts, esmu gatava doties bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tāds, tā kā likās, ka, dzīves ķeksīši, ir viss kā pēc grāmatas, bet tā emocionālā pieaugšana noteikti tad nāca vēlāk. Bet ir cik interesants svārstības, jo 24 gados, bija pieaugšanas sajūta tīri tajā, materiālajā ziņā. Jā, praktiskajā, jā. Praktiskajā un tajo lielo dzīves ķeksīšu ziņā. Un tad tagad, vairāk kā 10 gadus vēlāk, emocionālā ziņā ir pieaugšanas sajūta, bet tajās pārējās vairs netik ļoti. Kaut kā, it kā jau ir, bet kaut kā līdz galam ir vēl tāds tā kā nestabilitāte ir kaut kādās lietās. Jā. Bet emocionālā ir labāka. Jā, un interesanti, kā būs vēl pēc 10 gadiem. Tas ir ļoti interesanti. Man ir 2 ļoti labas draudzenes, 10 gadus vecākas par mani, un es regulāri arī tā kā salīdzinu. Man tāds mazs ieskats ir tuvākajā nākotnē, kas sagaida. Un arī ir svārstīgi, visādi. Jā. Ir dienas, kad tu jūties kā pieaugušais, un ir dienas, kad nē. Kad viss ir pilnībā bez tavas kontroles. Un, tad vienkārši pieaugšana ir tā pieņemšana, ka var notikt lietas arī bez tavas kontroles. Jā. Laikam kaut kā pat tā, un paniski nemēģināt to visu sagrābt un saglābt reizēm. Šis īstenībā baigi interesants, ka varbūt patiešām pieaugšana ir kaut kāda pieņemšana, nevis spirināšanās pretī vai kaut kāda laušana vai... Jā. Un izpratne noteikti par to, kas tad ir tas, ko tu vispār no tās dzīves gribi. Un pieņemšana, ka varbūt tā nav tā māja mārupē. Pieņemsim. Ka, izklausās labi, varbūt man to vajag, bet varbūt, ka tavas vērtības īsti nav tam atbilstošas. Un te mēs nonākam pie vērtībām atkal, ka varētu tad drīzāk teikt, ka pieaugšana ir savu vērtību izpratne un tad dzīvošana attiecīgi pēc tām. Jā, saskaņā ar tām, jā. Jā, neskatoties uz to, ko kāds cits no malas, cits pieaugušais, no mūsu paudzes vai no jebkuras citas paudzes par to vispār domā. Tā laikam varētu definēt pieaugšanu. Mēs kaut ko atšķetinām šajā sarunā. Jā. Nedzīvošana pēc tāda trauksmai, mēģinājums dzīvot ne trauksmainu dzīvi. Tas, laikam, ir mūsu paudzes pieaugšana. Jā, es domāju, ka ļoti daudziem tā tas arī varētu būt. Un patiešām, laikam, tā pieaugšanas sajūta, es domāju, īpaši mūsu paudzē, viņi tomēr iet caur to emocionālo stāvokli, jo to praktisko var visādi sakārtot. Un man šķiet, ka threados arī bija atbilde par studijām, ka mēs varam mācīties arī tad, kad mēs esam tā kā pieauguši. Es tagad precīzi necitēšu, bet es atceros, bija
par to, vai mūsu vecāka paudze mūs par kaut ko apskauž, un lielākoties jau laikam izgaismojas tas par tām iespējām, kas ir. Un, ka redz, tu vari pabeigt universitāti uzreiz pēc vidusskolas, bet mēs joprojām varam mācīties, un mēs visu dzīvi to varam darīt. Visādos veidos, visādos hibrīdu variantos. Kaut kā laikam kādreiz tas nebija tik izteikti, ka bija tā viena profesija, viena studija, un ej un dari un to, un visu ar to arī pietiek. Jā, es arī meklēju to konkrēto komentāru, uzreiz tā neatradu, bet pārskrēju pāri, un tas, kas izgaismojas, patiešām ir tās iespējas kas nebija šai paaudzei. Iepriekšējai paaudzei. Jā, tā kā iepriekšējai paaudzei, kas attiecīgi šādi komentē. Jā. Un kas ir arī, tādas, es pieļauju, ka viņi to gribēja. Tā te arī bija viens diezgan labs komentārs par to, ka atkal pazūd daudz komentāru. Forši, ka jums tie komentāri. Kur ir. Ģimenē nesaka ne baigos pārmetums, ne arī specifiskas uzslavas, neskaitot to, ka ļoti lepojas ar mums kā bērniem, bet darba kolēģi, kurai ir 60+, stāstot par savu pazemojošo darba dzīves sākumu, teica, ka abrīno jauno paudzi, kura kaut ko tādu viņas vietā vienkārši nepieņemtu. Un aiziet no darba, pasūtīt 3 mājas tālāk. Un, manuprāt, arī šis ir kaut kas tāds, kas ir tā kā tajā iespēju kontekstā, ka varbūt tā bija paudze, kurai nebija tādas iespējas pateikt nē. Gan attiecībās, gan darbā, gan savai ģimenei. Un es pieļauju, ka daudziem tas ir kaut kas tāds, ko viņi apskauž, un kur arī tā žults veidojas tajos, ka ja man kā tev paveicies. Vispār šo var darba vidēs varbūt arī tiešām labi novērot, kā ir, ja kolektīvā ir dažādu paudžu cilvēki, kā tad viņi vecākā paudze pieņem tās atšķirības jaunākās paudzes darbā, ētikā vai uzvedībā darbā, un ka viņi tomēr tiecās vairāk uz to dzīves darba balansu, ka nav gatavi darba dēļ tikai upurēties, un ka darbs ir tikai darbs. Ka, protams, atšķirīgas ir profesijas un izpausmes, bet tādā, kad dienas beigās darbs ir tikai darbs. Jā, vai arī vispār dzīvot. Vai arī vispār tāda attieksme, jo es tad tikko kaut kāds flashbacks atnāca par vienu no manām pirmajām darba vietām, kur mēs bijām komanda, un man komandā bija kundze gados. Un es nekad neesmu bijis tāds baigi ērts cilvēks, bet viņi man tā riktīgi lauza, un viņi par to, ka vajag tā, kā klientiem vajag tā, lai vadība ir priecīga, un būtībā tev ir visiem jāizdabā. Un viņi, es tur biju gadu, baigi ilgi, jau es tur nenoturējos, bet viņi tā lauza, un kaut kādā brīdī es tā kā, labi, kur ir nopsties sieviete tur tādā amatā, varbūt man viņai jāpaklausa. Un tad es sācu izdabāt, un patiešām tu kļūsti ērtāks, un tev tā karjeras attīstība tā kā ir un notiek, bet tu visu laiku jūties sūdīgi. Un šitā ir tā lieta, ko es iemācījos un dabūju atmācīties atpakaļ, ka īstenībā, nē, tā kā, galīgi nē. Jā. Un redz, te arī ir, man liekas, atšķirības starp to pieaugšanu. Ja tu spēj tās savas robežas noturēt arī darba vidē, kad apkārt ir stress vai kaut kādas nepamatotas prasības no priekšniecības vai kolēģiem vai no jebkāda cita, kas tur gadās pa vidu vai klientiem, ka tu nepavelcies tam līdzi. Un es to ļoti labi izjūtu nesenākajā darba pieredzē, kad es vairākas reizes sev uzdevu jautājumu. Es redzu, cilvēku apkārt streso, un es zinu savus pienākumus, zinu, ka es to izdarīšu, bet vai man tāpēc būtu jāstreso līdzi? Nē, sapatiešu mājās 5, man ir jābūt pie bērniem. Kaut kāds tās, ka nav, es nezinu, ka tas ir par tām vērtībām laikam atkal. Jā. Ka tev ir tās, pēc kurām tu vadies, un diezgan stingri viņas saproti, un
jā, tā ir mana pieaugšanas sajūta. Atkārtošos. Jā. Tas sanāk. Un par tām iespējām, jā. Vai kā tu domā, kas ir varbūt tas, par ko tu jūties pateicīga, kā tu vari tā dzīvot šobrīd un varbūt tev ir paveicies ar to? Nē, nu, zin kā, no malas skatoties, gan jau man ar visu, ko ir paveicies, vai ne? Bet ja mēs ejam tā, nu, tīri tiešām domājot par kaut kādām globālām pārmaiņām. Zin kā, man laikam tā sajūta, ar kuru es vispār nespēju identificēties, un te es zinu, ka man nories, un es zinu statistiku, es zinu visus spējgaps un tā tālāk, bet par to, ka sievietēm darba vidē ir grūtāk. Tas ir tas, ar ko es nespēju asociēties, un atkal es esmu strādājusi 14+ gadus vienā nozarē, un tā ir reklāmas nozara, un es ticu, ka ir citas nozares, kur tas ir izteiktāk un tā, bet man nekad nav bijusi sajūta, ka meitenes nevar, vai ka sievietes nevar, vai ka tas ir tikai džekiem. Un jā, es esmu stratēģi, un tā ir vīriešu tāda dominanta vide un tā tālāk, bet man nekad nav bijusi tā sajūta, ka es nevaru, vai ka man kāds kaut ko bloķē, tāpēc, ka es esmu sieviete. Es tāpat biju Magicā stratēģi nodaļas vadītāja, nu tā kā, no ko, vai ne? Un tas ir kaut kas, kam es nepiekrītu un droši metat savus komentārus un padoties ar savu pieredzi. Tas noteikti ir mainījies, un tas joprojām mainās, un joprojām ir vieta uzlabojumiem, bet pilnīgi noteikti tas mūsu paudzē ir bijis vieglāk dažādās jomās sasniegt sievietei to pašu, ko vīrietim vai pat vairāk. Tā kā, tas ir. Tāpēc, ja tu man prasi par kaut ko tādu, kas ir, kaut kas, kas ir, man drīzāk ir paveicies dzīvot šajā laikā, kurā es dzīvoju. Un starp citu, galu galā sanāk, ka mūsu bērnībā mums bija pirmā prezidenta sieviete. Tieši tā. Tas arī bija lielisks piemērs mums kā meitenēm, kad tā redzamība. Un tas arī bija liels notikums. Un joprojām viņu sauc par labāko prezidentu, kas Latvijā ir bijusi. Jā, man gan savs viedoklis par viņu. Bet zini, kas man bija? Jā, tas tā. Jā, šis nav tās podcasts. Bet zini, kas man bija Roņie. Man bija grāmata par Roņu, man bija tāda absolūti tas, ar ko es identificējos, un kas man arī iedeva to, ka rekur meitenes mežonas arī var izdarīt lietas. Jā. Super. Jā. Rekur gribēju vēl nolasīt, īstenībā tā kā mēs esam arī tajā sieviešu lauciņā, mūsu abu draudzene Anete raksta, paspēj izšķirties. Nu jā, tā neciešana attiecībās. Jā, vai arī tas, ka ir jābūt kopā, lai tur vai kas. Šķirties ir negods, grēks, sliktākais, kas var notikt. Jā, šito es arī ļoti centos atmācīties, tad, kad es šķīros, un bija rītīgi daudz tieši sajūtas par šo tēmu, ka tas ir tāds fails. Droši vien tiešām no manai mammai. Mana mamma vispār nebija precējusies, līdz ar to man nav gluži tā, ka caur mammas pieredzi es tā būtu domājusi, bet no apkārtējiem vispār, no tā, kā tu uzauc tajā vidē, ka šķirties, tas ir kaut kāds tāds kauns, ka šausmas. Nācās tomēr izvēlēties savu emocionālo labsajūtu, nevis to, ka bija kaut kādas tādas šaubas, par ko citi padomās. Tas, ko citi padomās. Tas ir par jebkuru tēmu īstenībā. Bet tu arī saņēmi kaut kādus komentārus tā procesa laikā? Zini, saņēmu tādus komentārus kā, vai cik žēl, tāda veida. Nevis, ak, Dievs, kā tā drīkst, tā gluži nē. Bet arī tādu zemtekstiņu bišķīt jau. Tā kā tādu, vai tas, kas man ļoti nepatika, ja kāds tā teica, vai saka citiem tagad cilvēkiem, ka vai neveiksmīgā laulība, redz, kā jums bija, tā kā tāda neveiksmīgā, bet tas posms bija labs, mēs vienkārši, mēs neievilkām tajā neveiksmīgajā. Vai ne? Un īstenībā tā ir diezgan uzvara. Tā ir tas, ko Anete arī saka, laicīgi izšķirties. Nevis turpināt to, jo vajag, bet labāk tad dzīvot veiksmīgu dzīvi abiem tālāk.
Jā, bet bija daudz sievietes, kas apsveic. Tas ir arī interesanti. Un tas ir arī ar to aiziešanu no darba, tā stabilā darba. Arī tās reakcijas ir dažādas. Viens ir, kad, Dievs, cik drosmīgi, un kur tālāk, kas tālāk, un otrs ir, wow, super apsveic. Apsveic, jā. Good for you. Jā, arī tādi. Tā, es pastos, kas mums te vēl ir komentāros. Es nelasīšu to, kas atkārtojas, vai ko mēs jau esam izrunājuši. Jā. Tur bija par pasaules apceļošanu arī. Arī tāda, jā, pasaules apceļošana, brīvība. Jā. Es no viņiem mācos pofigismu. No būmeriem? Man kaut kā neliekas, man neliekas ka viņi ir tie pofigisti. Jā, man arī nē. Drīzāk otrādi. Lai gan, jā, man arī liekas, man tieši liekas, ka viņi par daudz satraucās. Par daudz un par visu. Par daudz un par visu. Tas ir diezgan dūli, jā. Un, pasaules apceļošana vai vispār iespējas ceļot un pārvietoties, protams, kā arī ir daudz brīvāks un Eiropas Savienība. Robežas mums ir daudz atvērtākas, tas ir skaidrs. Un tas, lūk, šo iespēju es tiešām novērtēju. Un labi, nav vairs tie zelta laiki, kad ar Raineru pa 1 eiro varēja kaut ko aizlidot. Jo, tad gan likās, ka pasauli ir vaļā. Vai ne? Un tas nekas, ka jāguļ skaustas lidostā panākt līdz nākamajam lidojumam. Bet pa 1 eiro. It's worth it. So, tagad lidojumi diezgan dārgāk palikuši. Bet, ceļot jebkurā gadījumā ir vieglāk. Ceļošana un vispār tā atvērtā pasaule, arī caur darba vidi, caur mācībām, caur visu. Kur, principā. Jā, tas ir diezgan krūti. Un vēl viens komentārs, ko gribēju vēl paspēt izrunāt, par to pozitīvo, ko tad tā vecākā paudze pasaka. Sporto domā par veselību. Kas ir īstenībā rīktīgi forši, un, manuprāt, tā patiešām tie mūsu vecāki ir tā paudze, kas arī ir kaut kādā mērā ielikuši bailes no ārstiem. Es gan atceros, es vēl atceros tos vecos zobārtu krēslus, kas man murgos rādās, bet tā kā arī nevar jau tā salīdzināt, bet un kaut kāds sports veselībai ir, man liekas, tas, kas ir mūsu paaudzei, un ko es gan novēroju arī savu vecāku draugu paaudzē, ka viņi arī vecā vecumā, vienkārši vecāki sāk, tā kā vairāk sportot tieši veselības dēļ. Pat, ja tā ir nojošana vai, jebkas, īstenībā pilnīgi jebkas, bet tad, kad viņi bija mūsu vecumā, nebija sports tādam, sagatavošos perimenopauzei. Es atceros, ka es kaut kad gatavojoties kādam skrējienam, vienreiz šo Twitterī vaicāju, vai jūs atceraties, ka jūsu vecāki sportoja, vai ko viņi darīja? Un, tad, protams, bija dažādi, ka bija vecāki, kas, vienmēr ir bijuši cilvēki, kas ir sportisti. Jā. Es, piemēram, atceros, ka mana mamma gāja uz aerobiku, bija aerobikas vingrošana topā. Un tas vispār, bet tagad viņi ļoti cītīgi iet uz sporta zāli un arī tiešām sportot apzināti veselībai. Un tas arī labs piemērs man. Tas tiešām ir. Neatceros, ka 30 gados, viņi gāja uz to aerobiku. Jā. Nezinu, vēl kaut ko, bet jā. Man kā tēvs ir tas otrs gals, kurš ir Mūrjāņu absolvents, kurš ir tur izlasējis vēl nezinu, kur spēlējis volejbolu un kuram pilnīgi traki stāsti par visādām tiesību iegūšanām, studijām un tā tālāk, jo, sports ir dzīve un tad tur ir kaut kādas ķeksīšu lietas un tam pēc tam ir tā profesionālā sporta sekas ar visām veselības problēmām, ar ceļiem, gūžām, vēl visu ko citu. Tam nāk vēl papildus kaut kāds arī, kā man teica, pats ir teicis, ka ar to sportu viņam tā, ka, ja tu pārēdies kūku, tad varbūt negribi vairāk kūku. Un tad, kur mums ir ģimenēs 2 tādi pilnīgi pretēji stāsti, bet viņš arī veselības dēļ. Viņam gan bija operācija, bet viņš rehabilitējas, viņam ir fizio, viņš tur peld un ātri vai vēltus sports mūs noķer. Jā, redz, mums kaut kā ātrāk arī caur visiem sociālajiem tīkliem un vispār informācijas aprit ātrāk. Viss notiek ātrāk un straujāk. Bet, mūsu paudzē jāiemācās atkal piebremzēt un kļūt lēnākiem un apzinātajiem līdz lēnākiem, apzinātākiem. Jā, un es arī
tas, kas man pašai pēdējā laikā, kur ir svārstības, kuras domāju, kur ir tas kaut kāds normāls kopsaucējs, mēs esam tādā optimizācijas un efektivitātes laikā, un, piemēram, tas pats arī tā mūsu skriešana, tas mūsu hobijs. Bļāviens, es sekoju līdz tik daudz datiem, un es izdzeru tur 2 glāzes Negroni, un man ir visi dati sačakarēti, viss ir slikti, un man tāds paga lēldi. Bet varbūt tev tās 2 glāzes Negroni tajā draugu kompānijā bija tieši tas, ko tev vajag, un sūdz ar tiem visiem cipariem un optimizāciju. Jā, tieši mēs ar Santu tajā epizodē runājām par to, ka tu vari darīt jebko, tu saproti, kāda no tā bija jēga vai kāds ir tas pamatojums. Pienesums. Jā, tā kā tā. Jā. Lūk. Ir stundiņa. Vai tev ir sajūta, ka ir palicis kaut kas neizrunāts? Milzum daudz, visi kas, vēl tur fonā, bet tieši par šo mileniāļu un pieaugšanas lietu. Es domāju, ka es laikam tiešām arī pati sev atbildēju uz jautājumu, ko tad man nozīmē tā pieaugšana. Un tiešām vienkārši vairāk vai mazāk dzīvošana, savu vērtību izpratne, dzīvošana atbilstoši tām. Tā ir pieaugšana un tā spēja atlikt malā to, ko citi padomās, un tad rīkoties attiecīgi tā, kā tu pat tiešām gribi. Uzņemties, protams, tad atbildību par tiem lēmumiem un to lēmumu sakām, uzņemties atbildību par savu emocionālo labsajūtu, nevis novelt kaut ko uz kādu citu. Es tieši gribēju teikt, ka, manuprāt, tā pieaugšana ir īstenībā tā atbildība. Ka es uzņemos atbildību par to, kāda tā man dzīve veidojas no visiem aspektiem, vienalga, vai tās ir attiecības, darbs, ģimene, draugi, jebkur, ka tu nemeklē vainu citos, ka tu pieņem tos apstākļus, tu dari labāko, ko tu vari pēc tām savām vērtībām, kādas tev viņas ir. Un tā atbildība laikam ir tāda pieaugušo lieta. Redzi, es arī, piemēram, cilvēkus, kuri dzīvo labā mājā, brauc ar labām mašīnām, bet emocionāli uzvedas kā apdalīti bērni, nesauktu par pieaugušajiem. Un tādu ir daudz. Un mēs arī redzam, ka tas īstenībā tas praktiskais vai tie kaut kādi čeklistes punkti varbūt nemaz nav tas, kas signalizē pieaugšanu. Nē, tas nav. Jā, redz. Atbildi savu. Mēs šito pat nebijām paredzējuši, ka mēs nonāksim, jo īstenībā tās epizodes sākumā man bija tāds, tur ir tik daudz visi kā, un es nezinu, kur es pati esmu, bet forši. Es noteikti vēl aicinātu klausītājus padalīties arī par savām pārdomām par pieaugšanu. Īstenībā vienalga no kuras paudzes jūs esat, un varbūt ir kaut kādi novērojumi arī savā vidē, un nezinu, varbūt jums ir savas pieaugšanas definīcijas. Jā, varbūt, ja jums izkristalizējās, kas tad ir tas pieaugušais jūsu prāts. Forši. Es labprāt palasītu atbildes. Tieši tā. Sūtiet Instagramā, vai komentējiet YouTube vai Spotifyā. Droši, jebkādos veidos. Tieši tā. Paldies! Labi, tiekamies pēc mēneša. 2 tā. 2 tā tiekamies pēc mēneša, jā. Svētdien tiekamies. Mums būs īpašā bonus epizode par visu, ko mēs šajā mēnesī esam redzējuši, lasījuši, ēduši un tā tālāk. Arī tādas mums ir. Jā. Labi. Forši. Čau! Tā.